Labvakar, cienījamie gulbenieši! Vēl pavisam nedaudz, un mēs visi kopā atvadīsimies no aizejošā 2024. gada. Un šajā gadumijas mirklī gribas mazliet atskatīties uz aizejošo gadu, kāds viņš mums ir bijis, kādas veiksmes, panākumi un kādi rezultāti izdevušies. Mums kā Gulbenes novada pašvaldībai ir realizēti vairāki projekti, bet ne visus esam pabeiguši šogad, un daudzus no projektiem turpināsim un realizēsim arī nākošajā gadā. Un droši vien katrs no jums ir pamanījis kaut ko citu. Kāds varbūt kādu jaunu ielu, kādam varbūt ir iepatikusies kāda ēka, kāda renovēta izglītības iestāde, kādam varbūt parks vai skvērs, un arī katram no jums privātajā dzīvē noteikti ir pozitīvas, brīnišķīgas lietas, par ko ir prieks un gandarījums saistībā ar aizejošo 2024. gadu. Un gribas novēlēt, lai nākošajā 2025. gadā mums katram pietiktu spēka, enerģijas, realizēt tos sapņus, tās apņemšanās, ko katrs mēs klusībā pie sevis esam apņēmušies. Un ja jums katram savos individuālajos plānos būs neatlaidība, uzņēmība, tad jūsu darbam vienmēr sekos arī rezultāts, augļi un panākumi. Un iekšēji klusībā gribas aizlūgt par lielās pasaules politikas spēlētājiem, lai viņiem apniktu karot. Un arī nākošajā gadā virs mūsu Latvijas brīvajām debesīm ziedātu cīruļi un vienmēr spīdētu saule. Lai mēs varētu no rītiem mosties un daži iet uz skolu, uz izglītības iestādēm studēt, un katrs varētu iet ar prieku uz darbu un darīt to, kas viņam vislabāk patīk un vislabāk izdodās. Lai jums katram mājās ir vienmēr saticība, mīlestība, lai jums un jūsu tuvākajiem vienmēr ir veselība, lai jums vienmēr izdodas piepildīt savus sapņus un tiešām, lai pietiek spēka visam tam, ko esat klusībā apņēmušies. Vēlu jums visiem panākumus, veiksmi un laimīgu 2025. gadu!